Sveiki, draugi, sveiki, vēstnieki! Sirsnīgi apsveicu ikvienu no jums, kas šogad piedalījās Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programmā. Zinu, ka šī bija lieliska iespēja arī iejusties Eiropas parlamenta deputāta lomā, domāt un spriest, kā veidot Latviju un Eiropu demokrātiskāku, drošāku, tīrāku. Man bija patiesas prieks šogad tikties ar dažiem no jums skolās un stāstīt par savu darbu Eiropas parlamentā. Jūsu zinātkāra vēlme uzzināt vairāk mani ļoti iepriecināja. Tieši to novēlu jums arī turpmāk. Nebaidieties uzdot jautājumus, aizstāviet to, kam ticat, drosmīgi ejiet uz priekšu ar savu pārliecību. Runājot par jūsu projektiem, visi 40 ir ļoti vērtīgi, bet īpaši gribu uzteikt 9 uzvarētājus, kuru darbi izcēlās. Iepazīstoties ar jūsu idejām, es sajūtu radošumu, atbildības sajūtu un darbu, ko ieguldījāt, lai pievērstu uzmanību vēlēšanām, jauniešu līdzdalībai politikā, drošībai, vides aizsardzībai un citām nozīmīgām Eiropas vērtībām. Man ir liels gandarījums redzēt, ka jūs, Latvijas jaunieši, Eiropu uztverat kā dabisku savas identitātes un piederības daļu. Jūs saskaraties ar tām pašām problēmām un izaicinājumiem, ar ko jūs vienaudži citvieta Eiropā. Un jūs esat pirmā paudze, kas dzimusi Eiropas Savienībā, patiesi Eiropas pilsoņi. Jūs esat paudze, kas mūsu valstī un sabiedrībai nozīmē jaunu sākumu. Paudze, kam svešas ir okupācijas ēnas un grūtie 90. Jūs ar savām idejām un darbiem dzīvojat un paužat Eiropas vērtības. Un tieši to es novēlu jums arī turpmāk. Būt drosmīgiem un zinātkāriem, atvērtiem pasaulē un uzticīgiem savām vērtībām. Būt tiem, kas veido gan labāku Latviju, gan arī labāku Eiropu. Jo nākotne ir jūsu rokās. Un es zinu, ka tā ir drošās rokās. Lai jums brīnišķīga vasara un daudz jaunu, iedvesmojošu ideju arī turpmāk. Sveiciens mācību gada noslēguma pasākumā visiem Eiropas parlamenta vēstnieku skolas aktīvistiem. Paldies par jūsu ieguldījumu, par lietām, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai un arī Latvijai bez šaubām. Un jūsu idejas arī nākotnē ir attīstāmas, jo tās būs tās, kas noteiks, kāda izskatīsies Eiropas nākotne un, protams, Latvija tajā. Tā kā veiksmi visiem, neatslāpstiet, turpiniet savu aktivitāti arī nākotnē. Lai veicās! Tā. Halo. Tā, video ir noskanējuši, visi esam sapulcējušies, visi esam vietās, deputāti ir, moderators ir. Nu tad sveiciens visiem gan šeit klātienē, gan arī cilvēkiem tiešraidē. Es tagad domāju, kur man jāskatās, kādā no tām 3 kamerām. Vienmēr sakot, sveiciens visiem. Man ir liels prieks jūs redzēt šeit Eiropas parlamenta vēstnieku skolas izlaidumā. Un kāpēc mēs šeit vispār esam? Tātad, lai mēs ieklausītos, protams, politiskajās jauniešu idejās, Eiropai, Latvijai, principā mums visiem kopā. Un Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programma Latvijā notiek jau 9. gadu. Tā apvieno skolotājus, skolēnus no dažādiem reģioniem. Un principā tas nav tikai skolas projekts. Tā ir pilsoniskā sabiedrības kustība, kas stiprina eiropeisko identitāti. Un kādus cilvēkus tad mēs šodien šeit satiksim? Nu, pirmām kārtām es laikam stādīšos priekšā. Mans vārds ir Anna Marta Daldere. Varbūt kāds man zina arī ar sagvārdu Barbara Dzēlme. Es esmu digitālā satura veidotāja un ik pa brītiņam arī novadu kādus raidījumus. Mēs tiksimies arī ar Eiropas parlamenta deputātiem. Ivaru Iebu, Mārtiņu Staķi, sveiki. Aplausi studijā, lūdzu. Un vēl mēs šodien tiksimies ar Eiropas parlamenta birojā Latvijas vadītājas pienākumu izpildītāju Anni Meti Vestergārdu. Aplausi, lūdzu. Ar Žanetu Ozoliņu, Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programmas eksperti. Aplausi. Un arī ar Jolantu Bogustovu, Eiropas parlamenta vēstnieku skolas programmas koordinātori. Protams, dzirdēsim arī jaunieši šeit uz skatuves. Bet tagad vārds Annei Metei. Aplausi!
it work? No. Does it work? Yes, it works. Okay. I will just say that I'm so amazed to be here today. I'm coming from Denmark, and I've just taken over the leadership of the European Parliament office here in Latvia, and it's really, really exciting to be among you. And now the sun is even coming, so that is great. Jā, es nāku no Dānijas, es esmu ļoti, ļoti priecīga šeit būt. Ārā ir superīgs saulains laiks, viss ir ideāli. And the European Parliament has worked with students and teachers for almost a decade. And you who are here, you know it's called the European Ambassador School, the European Parliament Ambassador School Program. You want to translate now? Yes. Sorry. No, okay. I'm sure you understand that sentence, so I'll take the next one. That's fine. Okay. And what I found out when I arrived here was that the figures are amazing. I have here on my list, you have 100 schools, 200 teachers, and 35,000 students have worked and participated in Latvia with the European Parliament over the years. Tātad prieks tiek izteikts par plašo līdzdalību, par 200 skolotājiem, par 35,000 skolēnu un gandrīz 100 skolām, kas no visas Latvijas piedalās Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu programmā. And why is the European Parliament doing that? We are doing this in order to be sure that your voices are being heard, but we also want to encourage you to use your vote when there are elections. It can be local elections, national elections, or European elections. Because, one last thing, if you don't vote, others will decide for you. Kāpēc mēs to visu darām? Tāpēc, ka mums ir svarīgi, lai jūsu balss tiktu sadzirdēta un lai jūs zinātu, ko darīt vēlēšanās, gan vietējās, gan nacionālās, gan arī Eiropas vēlēšanās, jo mēs ceram, ka jūs būsiet aktīvi vēlētāji un aktīvi pilsoņi, kas jūs arī esat. Yes? Yeah, and today you are meeting some of the politicians that your parents and your teachers voted for the European elections. Last time we had elections, and that was last year. Un šodien jūs satiksiet Eiropas parlamenta deputātus, par kuriem ir balsojuši jūsu vecāki pērnajā gadā Eiropas parlamenta vēlēšanās. Next time there will be European elections, will be in 2029, and then it will be you who will decide who will represent you to make laws for all citizens in Europe. Nākamās vēlēšanas ir jau 2029. gadā, un tad jūs izlemsiet, kas veidos likumdošanu Eiropas Savienībā un lems par jūsu nākotni. So let's make a big applause for your work and for European democracy. Thank you. Lieli aplausi jūsu darbam un Eiropas demokrātijai. Paldies! Jā, paldies Annai Metei. Kā redzam, mani kā tūku laikam uz pasākumiem neaicināt. Es apsolu māku angļu valodu, bet ziniet, stress. Bet tagad aicināsim izteikt viedokli tiem, kuri paši ikdienā darbojas Eiropas parlamentā un kuri pieņem lēmumus. Mūsu vidū ir 2 Eiropas parlamenta deputāti, Mārtiņš Staķis un Ivars Ījabs. Un es jūs katru gribētu aicināt, jums katram būs 30 sekundes atbildēt uz 2 jautājumiem. Jā, varbūt uz skatuves, nāciet droši uz skatuves. 30 sekundes, super īsts laiks, 2 jautājumi. Kāpēc jūsuprāt ir svarīgi būt pilsoniski aktīviem? Un kāda ir Eiropas parlamenta nozīme Latvijā? Sāksim ar Staķa kungu. 30 sekundes. Man liekas, ka pilsoniska aktivitāte ir tuvākais ceļš uz politiku. Daudz mani kolēģi manā grupā, kas ir zaļo grupa, ir nākuši tieši no pilsoniskās aktīvismu, piemēram, no klimata aktīvisti. Un jāsaka, ka viņi vien arī no aktīvākiem deputātiem un arī jaunākiem deputātiem. Piemēram, mūsu klimata aktīvistē, viņi ir jaunākā deputāta Eiropas parlamentā, viņi ir 24 gadi. Un Latvijā Eiropas parlaments ir svarīgs, tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienības pilsoņi. Tas ir mūsu parlaments. Un nav cita mums lielā parlamenta, kā vien Eiropas parlaments. Tā kā nāksies viens sadzīvot ar šo parlamentu. Es domāju, aplausi. Jā. Sveiki!
Pirmais jautājums bija, kāpēc ir vērts piedalīties? Neatstājiet, dargie draugi, lietas, kuras skar jūsu izlemšanu citu ziņā. Tas attiecās uz jauniešiem, jo īpaši ņemot vērā to, ka mūsu sabiedrība novecojās. Tas nozīmē, ka vidējais vēlētājs kļūst aizvien vecāks. Jauniešu balsī ir jābūt daudz spēcīgākai. Savukārt, kas attiecas uz Eiropas parlamentu, tad Eiropas parlaments, protams, ir tā vieta, kurā Latvijas balsī ir jābūt pārstāvētai ļoti spēcīgi. Mēs tuvojamies vienkārši tāpēc beigām. Jā. Tā pati ideja ir tajā, ka Eiropa ir vieta, kur Latvijai attīstīties, Eiropa ir vieta, kur Latvijai būt. Tālūk, paldies. Paldies. Aplausus. Jā, lūkšu deputātus atkal apsēsties. Paldies par viediem vārdiem. Bet patiesībā kopā Eiropas labā mēs jau varam izdarīt kaut ko tagad. Mēs visi varam paņemt savus telefonus, planšetes, dators, vienalga kas kuram ir, un ieiet lapā mēs esam kopā.eu. Un kas tad tas ir? Tā ir Eiropas parlamenta veidot kopienu, kurā satiekās cilvēki, kas grib stiprināt demokrātiju. Tagad mēs visi paņemsim savus telefonus. Maksimums 2 minūtes aizņems reģistrēties. Un ja mēs vēlamies darboties aktīvāk, mēs varam arī atzīmēt lauciņu "Es vēlos palīdzēt", vai arī apmeklēt mūsu stendu tepat, parunāties ar aktīvistiem, un tie, kas ir jau arī reģistrējušies, var dabūt kādu mazu balviņu. Bet, principā, ko jūs no tā iegūsiet? Pirmām kārtām jau domu biedru tīklu Latvijā un Eiropā. Lieliski. Iespēja gan piedalīties, gan arī palīdzēt rīkot Eiropas parlamenta pasākumus. Un šī pēdējā, man liekas, vienkārši lieliska iespēja aktīvākajiem ir nodrošināts brauciens uz Līderu akadēmiju Briselē un jauniešu festivālu Strasbūrā. Starp citu, es pati esmu 2 reizes bijusi Strasbūrā Eiropas parlamentā, tā kā man tā vide nav sveša. Lieliska pilsēta un lieliska pieredze. Jums ir iespēja tiešām izmantojiet. Ko mēs no šī varam svecināt? Ka ir ļoti svarīgi pilsoniski iesaistīties un nepalikt malā. Bet ko tad ir paveikuši paši jaunieši un skolotāji Latvijā? Kādi ir bijuši lielākie darbi, kādi varbūt bijuši ir arī kādi mazie nedarbi? Vārds Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programmas ekspertei Žanetai Ozoliņai un Eiropas parlamenta vēstnieku skolas koordinātorei Jolantai Bogustovai. Lūdzu, aplausus! Tā, mums abām jāstāv uz pirkstgaliem. Būs gluži kā balets. Sāc. Tātad šis mācību gads 2024. un 2025. ir bijis vienkārši izcils. Kā jums pašiem sajūt nobalsot? Jā, nē? Un mums ir izdevies ļoti daudz, mums būs arī daudz uz ko atskatīties, bet pats galvenais, jūs esat izveidojuši ļoti daudz interesantu, vērtīgu un izcilu politisko ideju. Pašiem aplausi par to. Žaneta, ko tad mēs šajā mācību gadā gribējām? Nerunā, mēs tik daudz ko gribējām, bet labākais ir tas, ka mēs arī to izdarījām. Jūs to izdarījāt. Jo mēs nolēmām, ka šī gada lozungs būs "Darām Eiropu kopā". Runāt mēs visi mākam un mums patīk, bet to darīšanu, kā kuru reizi gadās. Un tādēļ mums tiešām gribējās, lai tas, ko jūs darāt, būtu nevis saruna, bet tā būtu arī darīšana. Un šo darīšanu mēs sākām ar atklāšanas pasākumu, kā vienmēr, un paraugoties uz šo fotogrāfiju, kas par milzīgu pilsonisku spēku jūs esat. Tie nav atsevišķi cilvēki, atsevišķi līderi, kas izmētāti kaut kur pa Latvijas novadiem, bet jūs visi esat šeit te uz vietas. Un to jūsu balsi varēja dzirdēt daudz kur. Jolanta, nākošo, ja? Jā, jūs balsi varēja tiešām dzirdēt daudz kur, un daudz no jums arī ir piedalījušies gan Eiroskolā Strasbūrā, gan Tallinas Eiropas parlamenta vēstnieku vasaras skolā, un braukuši uz Luks balvu Briselē, kur mūsu filma ir saņēmusi atzinību jau arī Eiropas parlamentā. Kur vēl bija kāds starptautisks pasākums? Valka Valga. Jā, pareizi, Valka Valga, un man bija arī prieks, ka jūs arī paši sanācāt kopā. Es ļoti priecājos par jūsu pašu iniciatīvu Ogres novadā, tikties Eiropas parlamenta vēstnieku skolām. Vidzemē, kur vēl bija? Latgalē, kur ir no Latgales? Latgalē bija rīktīgi plaša sanākšana. Jā.
Un faktiski ne tikai šie Strasbūras un Briseles pasākumi, bet jāpriecājas, ka jūs piedalījāties daudzos pasākumos, kur tiek diskutēts par Eiropas Savienības jautājumiem. Piemēram, Baltijas asamblejā, ārlietu ministrijas rīkotajos pasākumos, demokrātijas festivālos jau pieminētajos Sprēļos, vēstnieku skolas izskanēja bezgali jaudīgi. Mārupieši paši sarīkoja Eiropas parlamenta modelēšanu, tam sekoja valmierieši, un tās nebija skolotāji iniciatīvas, tās bija jūsējās. Jūs esat iesākuši arī vēstnieku skolu salidojumu praksi, Ogre, arī Valmiera. Tāpat arī kā iztikt bez atklātajām stundām un bez politiķu grillēšanas. Paldies, ka piekritāt un nenobijāties. Ja? Jūs rīkojāt arī konkursus, un šeit Jolanta nepārslēdz šo slaidu. Vienā no radio intervijām man vaicāja, kā es vērtēju Latvijas mērogā konkursu par Eiropas Savienību, kas veltīts Eiropas dienai. Es teicu, protams, ka es priecājos, bet grobiņnieki to dara jau kuro gadu pēc kārtas. Tātad faktiski tā ir jūsu tradīcija, kur tagad pārņem arī citas Latvijas skolas. Grobiņi, kur jūs esat, pamājat ar roku, lai visi var redzēt, paskatieties, aplausi grobiņai. Jā. Jā, ejam tālāk. Tad arī, protams, skolotāji netika atstāti bez uzmanības, un Eiropas demokrātijas mape jums ir rokās, bet arī braucienu uz semināriem un dažādi pasākumi, kas stiprina viņu spējas tikt ar jums galā. Tāpat jūs arī dalījāties ar savu pieredzi, ar saviem novadniekiem, un mums ir ļoti liels prieks, kā arī reģionālos mēdījos parādījās raksti par to, ko dara Eiropas skolas. Tad jums šogad galvenais uzdevums bija izstrādāt kādu no politiskām idejām, un šis te priekšlikums ir pāraudzis savus rāmjus un skolas, pat skolas līmenī domā un piedāvā savas politiskās idejas. Eiropas diena ir pāraugusi Eiropas mēnesī, to jūs svinat bezgali pamatīgi. Un, protams, kā varbūt viena no pēdējiem, bet ne pašu pēdējos, gribētu pieminēt Jolantas viedu, ja? Ir tas, ka jūs dodaties arī uz Strasbūru, jūs dodaties uz Briseli, un jūs izmēģināt, kā tas ir būt deputātiem. Un tad man šķiet, jūs daudz līdzjūtīgāk izturaties arī pret mūsu deputātiem, kad zinat, kāds ir viņu maize. Paceļiet, kur tad jau ir bijuši Strasbūrā Eiropas parlamentā? Diezgan daudz! Jā. Tātad, šogad mēs jums uzdevām saražot Eiropai un Latvijai daudz labu politisko ideju. Jā, un faktiski iniciatori šai domai bijāt jūs paši. Jo tad, kad pagājušo gadu izlaidumā viens no Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem jums pavaicāja tiem, kas bija klāt, nu labi, jūs mūs kritizējat, ka mēs jūsos neklausamies, bet kuras ir jūsu idejas, kuras jūs liekat galdā, lai mēs viņus tālāk Strasbūrā un Briselē liktu lietā? Un tad iestājās tāda diezgan ilga pauze, bet mums bija skaidrs, ka tas nav tāpēc, ka jums nav ko teikt, bet tādēļ, ka jūs vienkārši bijāt pārsteigti ar šādu jautājumu. Un lai jūs nepārsteigtu, tad mēs mudinājām jūs izstrādāt šīs idejas. Nu, lūk, un šīs idejas ir izstrādātas pilnīgi visos Latvijas novados, sākot no mākslīgā intelekta līdz apgaismojuma uzlabošanai un transporta uzlabošanai un vēl un vēl. Un faktiski tās labākās idejas, kuras mums bija ļoti grūti atlasīt, jo gribējās visas 40, bet mums nācās tomēr kaut kā manevrēt starp šiem ļoti daudziem brīnišķīgiem, fantastiskiem priekšlikumiem, un mēs izvēlējāmies 9. Jā, un starp citu, tā kā mēs joprojām nespējām samierināties to, ka tikai 9 varējām izvēlēties, tad gar malām ir izlikts arī ļoti daudzu citu skolu izstrādātās idejas. Tā kā ieskatieties, varbūt tur ir jūsu, varbūt kādas citas skolas, uzziniet, ko darīja arī citi. Un par to visu ziņosim arī mūsu Eiropas parlamenta sociālos mēdījos, tā kā lielīsim jūs, cik vien varam. Jā. Paldies, Žaneta, paldies, Jolanta. Aplausus lūdzu. Un tagad ir laiks iesaistīt mazliet jūsu publiku. Es skatos, ka kāds jau kaut kur apkārt skatās, kāds telefonā skatās, laiks iekarst. Tātad es jūs palūkšu rādīt jā vai nē rociņas. Būs arī atvērtie jautājumi. Tie, kas vēlās atbildēt, tie vienkārši paceļ jā. Iedomājamies tagad, ka mans mikrofons ir burju nūjiņas. Izdara šitā.
Un jūs visi tagad esat Eiropas parlamenta deputāti un deputāts. Kas ir pirmā lieta, ko jūs izdarāt? Tas var būt arī kaut kas pavisam vienkārši. Es, piemēram, aizietu uz ēdnīcu. Ļoti labi ēdnīcu. Es redzu, ka tur ir viens jā, varbūt kāds var aiziet ar mikrofoniņu. Kaut kur lejā bija rekur otrajā rindā. Kur mums ir? Otrā rindā, jā. Otrā rindā priekšā. Tur plivinās cilvēks, meitene bēšā džemperī. Nē? Nē? Ak, Dievs, visi baidās. Tiešām neviena atbild. O, ir, reku vidū būs. Man liekas, jūs tad mani aicinātu sēdēt priekšā, tātad es tad ietu vienkārši tur sēdēt. Nu jā, protams. Ļoti labi atbild, varbūt vēl kādam ir. Es pirmkārt aizietu paēst, un tad es aizietu paskatīties, kas principā ir interesants pilsētā, un tad es aizietu uz tām vietām, kur ir atļauts iet tajā Eiroparlamentā, jo tur ir daudz vietas, kur nevar iet, un man būtu ļoti interesanti paskatīties, kur var, un pafačēties, protams, ja var. Super. Nu, un ja jums būtu iespēja uzdot Eiropas parlamenta deputātam kādu jautājumu, bet jūs vairs neesat tie deputāti, kur var arī uzdot, varbūt kāds atbildēs. Varbūt kādam ir kāds sasāpējies jautājums. Ir, nav, ir, nav, ir, nav, ir, nav, nav. Labi, tad es pajautāšu kaut ko vienkāršāku. Kā jums šķiet, vai jauniešiem ir pietiekami daudz iespēju Eiropā? Jā vai nē? Nu, drīzāk es skatos, ka ir jā, neviens. Ir arī 2 nē. Nu, labi, tad papildu jautājums, vai jauniešiem ir iespējami daudz iespēju Latvijā. Pietiekami daudz iespēju. Arī jā, bet ir arī bišķiņi nē. Es teiktu, ka 90% jā un 10% nē. Nu labi, ar šo mēs arī noslēdzam jautājumu sadaļu. Es ceru, ka jūs bišķiņi iesilāt. Un tagad jaunieši, skolotāji, visi klātesošie esam nonākuši līdz vienam no šī pasākuma gaidītākajiem brīžiem. Ja? Tūlīt mēs dzirdēsim Eiropas parlamenta vēstnieku skolu komandas izstrādātās politiskās idejas, bet mums ir 2 īpaši viesi, kā jau es minēju, Eiropas parlamenta deputāti Mārtiņš Staķis un Ivars Ieps. Un pirms mēs dodam vārdu skolām, kādas varbūt ir jūsu gaidas no šī ideja maratona? Lūkšu atkal pie mikrofoniem, īsi izteikties. Lūdzu. Cik sekundes? Nu, līdz minūtei. Galvenais jaunieši nesiet pieticīgi. Tāpēc, ka nākotne pieder drosmīgajiem un cilvēkiem ar vīziju. Tas ir tas, ko es arī sagaidu no jūsu iesniegtajiem darbiem. Un patiešām ar ļoti, ļoti lielu interesi sekošu līdzi, vērtēšu. Un beigās, es domāju, mēs patiešām atradīsim tās lietas, kas padarīs Latviju mirdzošu Eiropā. Paldies! Aplausi! Tas, ko deputāts var darīt Eiropas parlamentā, viņš var nākt ar savu priekšlikumu, kas tiktu iekļauts kādā rezolūcijā vai direktīvā vai kādā citā dokumentā. Un es domāju, ka šodien, ja mēs tiktu līdz 1 vai tādām 3 lietām, kuras mēs patiešām varētu iesniegt un teikt, ka lūk, šī ir Latvijas jauniešu balss. Tas ir tas, ko Latvijas jaunieši grib redzēt šajā projektā. Nu, es domāju, ka tas būtu labs rezultāts, ko tu saki. Tieši tā. Paldies, aplausus, paldies mūsu deputātiem. Lūkšu apsēsties atkal vietās, jā. Nu tad ir pienācis laiks, ko mēs visi gaidījām. Skatuve tūlīt piederēs jauniešiem. Nu tad sāksim ar Daugavpils Eiropas parlamenta vēstnieku komandu, kas konstatēja, ka jauniešu iesaistīšanās izglītības politikā ir neapmierinoša. Izpētīti Latvijas un Eiropas dokumenti, veikta 11 izglītības iestāžu aptauja. Kāda ir Daugavpils tehnoloģija vidusskolas liceja iecerētie risinājumi? Vārds Katrīnai Krainei un Artemijam Stašanam. Aplausus studijā.
Godātie klātesošie, mēs jaunieši esam Eiropas nākotne. Taču kādu nākotni mēs varam veidot, ja mūs neieklausās? Šodien mēs Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas licē 10. klases komandas pārstāvji stāvam šeit, lai piedāvātu risinājumu, kas ietekmēs katra skolēna izglītību. 2022. gada starptautiskā pētījuma rezultāti liecina, ka Eiropā ievērojami krities skolēnu sniegums. 30% nesasniedz minimālo līmeni matemātikā. Rezultāti lasīšanā un dabaszinātnēs ir zem vidējā. Latvijā situācija ir labāka, taču joprojām nepieciešami uzlabojumi izglītībā. Ilgspējīgai konkurētspējai jānodrošina, lai izglītība kļūtu par īstenotu prioritāti, īpaši veicinot jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Latvijā skolniekiem formāli ir tiesības tikt uzklausītiem, taču praksē šīs iespējas ir ierobežotas. Skolas līmenī, klases vai skolēnu pašpārvaldē, pašvaldības līmenī jauniešu domē. Tomēr skolniekiem nav iespējas reāli ietekmēt svarīgākos lēmumus, piemēram, eksāmeniem, vērtēšanas sistēmu vai iestāšanos 10. klasē. Skolēniem ir patiesi izglītības ekspertiem, jo lielāko daļu savas jaunības pavada tieši mācoties. Mūsu mērķis ir izveidot funkcionējošu mehānismu, kas nodrošinās skolēnu reālu iesaisti konkrētu izglītību jautājumu risināšanā. Tāpēc mēs piedāvājam risinājumu izveidot IZM jauniešu konsultatīvo padomi, kurā jaunieši varētu paust savu viedokli, analizēt reformas ietekmi un reāli piedalīties izglītības politikas veidošanā. Mūsu komandas dalībnieki tikās ar vairākiem politiķiem, un tie apstiprināja, ka Latvijas izglītībai ir nepieciešams pozitīvas izmaiņas. Lai noskaidrotu jauniešu viedokli, mēs veicām aptauju, kurā piedalījās skolēni no 11 Daugavpils izglītības iestādēm, kā arī no skolām Augšdaugavas novadā. Rezultāti ir skaidri. 76% skolēnu uzskata, ka viņiem ir jāiesaistās lēmumu pieņemšanā. Tas pierāda, ka jaunieši ir gatavi uzņemties atbildību, viņiem ir viedoklis un arī interese piedalīties. Jauniešu dalība šādā veidā padome ļaus mums tiešā veidā ietekmēt mūsu dzīvi, kā arī palīdzēs praktiski attīstīt personīgas kvalitātes, piemēram, līdzatbildību. Īstenojot mūsu ideju, Latvijai veidos politiski aktīvu paudzi, mācot jauniešus darboties tik zināma mums joma – izglītība. Arī šī iniciatīva sniegs iespēju Latvijai izmēģināt un pilnveidot sadarbības mehānisma modeli starp jauniešiem un politisko lēmumu pieņēmējiem, kas tiks piedāvāts Eiropas parlamentam. Tas būs nozīmīgs Latvijas ieguldījums Eiropas izglītības politikas attīstībā. Izveidojot šādā veida padomi, mēs, jaunieši, kopā ar politiķiem paaugstināsim Eiropas izglītības līmeni un palielināsim jauniešu līdzdalību politiskajā līmenī. Secinot, mūsu ideja ir politiska, jo tā piedāvā varas pārdali un līdzdalības stiprināšanu. Tā ir reāli īstenojama, balstīta uz esošo Eiropas pieredzi. Ideja ir aktuāla jauniešiem, par ko liecina mūsu veiktā aptauja un pieredze. Mūsu galvenais mērķis nav tikai kritizēt, bet uzlabot esošo sistēmu kopā ar tiem, kas pieņem lēmumus. Un mēs esam gatavi to darīt. Mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, tāpēc arī izglītības politikas veidošanā jābūt demokrātiskam mehānismam, kurā iesaistīti tie, kurus šī politika ietekmē visvairāk – mūsu skolēnus. Ja izglītība ir skolēniem, tad arī lēmumi jāpieņem kopā ar skolēniem. Paldies par uzmanību. Aplausus. Paldies Katrīnai un Artemijam. Kurš vēl ir no Latgales? Paceļam jārociņas. Ir. Labi, ķersimies klāt nākamajai skolai. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija vēlas izglītības digitālu transformāciju. Izstrādātā ideja par vienotu mākslīgā intelekta izglītības moduli, kas veicinātu skolēnu zināšanas un skolotāju profesionālo pilnveidi. Izvēlētā ideja paver iespējas ietekmēt Eiropas līmeņa politiku. Vārds Denitai Kuzņecovai un Adrianai Sokolovai. Aplausi! Jā, labdien, kā minējām, mani sauc Denita. Mani sauc Adriāna. Un mēs esam Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas jaunietes. Un šodien mēs stāvam skatuves ar ideju lai prezentētu jauniešu radošo darbu par Eiropas idejas politiķiem. Un mūsu tēma ir aktuāla, jo mākslīgais intelekts ir kļuvis par vienu no būtiskajām mūsdienu tehnoloģiskajām inovācijām, kas maina dažādas jomas. Tā kā jaunieši šobrīd ikdienā izmanto tādus rīkus kā ChatGPT, Copilot, ir būtiski sākt mācīt tos par tehnoloģijām skolām. Mūsu komanda kā svarīgāko prioritāti izvēlējas digitālā Eiropa un izglītība. Mākslīgā intelekta jautājumi ir tieši saistīti ar nākotnes darba tirgus prasībām, kritisko domāšanu un radošanu. Tā kā veicām arī prāta vētru, nonācām pie
izvirzījām galvenās problēmas. Skolēni izmanto mākslīgo intelektu neapzinoties riskus. Skolotāji nejūtas gatavi iekļaut to ikdienas darbā un nepastāv vienota līmeņa metodika tā integrācija skolās. Rēzeknes valsts poļu gimnāzijā tika organizēta atklātā stunda. Mākslīgais intelekts mācību procesā, iespējas un draudi. Notika diskusija ar IT un izglītības jomas ekspertiem par mākslīgā intelekta integrācijas iespējām un riskiem skolā. Pēc diskusijas ar IT speciālistiem Eiropas parlamenta vēstnieku skolas skolēni saprata, ka mākslīgais intelekts palīk mācību procesā, mākslīgais intelekts jāprot lietot, mākslīgais intelekts iekonomē laiku, mākslīgais intelekts rada draudus kritiskajai domāšanai un radošumam. Un secinājām, ka mākslīgais intelekts nav mans intelekts, bet mūsdienu tehnoloģijā laikmetā tas ir nozīmīgs atbalsts mācību procesā gan skolēniem, gan skolotājiem. Veicām arī skolēna aptauju. 72 respondenti. No 10. līdz 12. klases skolēni. 76% zina, kas ir mākslīgais intelekts, un vairāk nekā puse to izmanto ļoti bieži. Lielākā daļa atzīst, ka mākslīgais intelekts palīdz mācībās, bet rada arī riskus – slinkumu, neprecīzu informāciju, pat plagiātu. Skolēni novērtē mākslīgā intelekta ieguvumus, piemēram, laika ekonomiju, patstāvīgu mācīšanos, ideju ģenerēšanu. Tajā pašā laikā apzinās draudus. Vairums skolēnu vēlās, lai skolotāji izmantotu mākslīgo intelektu, bet joprojām ir nepieciešama skaidra struktūra, kā to darīt. Respondenti uzskata, ka mākslīgais intelekts jāiekļauj programmēšanā, valodās, dizainā, matemātikā un vēsturē. Pēc pētījuma un iegūtās informācijas mums radās ideja Eiropas jauniešu politiķiem. Eiropas Savienībā jāizstrādā vienots mākslīgā intelekta izglītības modulis visām vidusskolām, nodrošināt gan skolēnu, gan skolotāju profesionālo pilnveidi, lai skolēni kļūtu tehnoloģiski izglītotāki, kritiski domājošāki un atbildīgi pilsoni. Šāds solis veicinātu tehnoloģiski zinošu un kritiski domājošu sabiedrību. Protams, ir jārēķinas arī ar izaicinājumiem, izglītības sistēmu atšķirībām un finansējumu. Un otrā ideja ir ierobežot mākslīgā intelekta rīku izmantošanu pamatskolas līmenī visā Eiropas Savienībā, lai veicinātu bērnu kritisko domāšanu, radošumu un patstāvīgās mācīšanas prasmes. Mēs uzskatām, ka mākslīgais intelekts var būt ļoti vērtīgs palīgs, taču tikai tad, ja to izmanto apdomīgi, atbilstoši vecumam un ar skaidru izpratni par tā ietekmi. Un noslēgumā vēlamies atgādināt, mākslīgais intelekts nav mans intelekts, bet tas var kļūt par mūsu sabiedroto, ja mēs to iemācīsimies izmantot gudri. Paldies! Paldies! Aplausi! Paldies Denitai un Adrienai! Vai ir kāds, kurš nelieto mākslīgā intelekta rīkus, pamāja ar karodziņu? Ir viens cilvēks. Okay. Labi, nākamā skola – vienota brīvprātīgā darba informācijas sistēma izveide. Šāda ir Valmieras Viestura vidusskolas jauniešu iecere, lai popularizētu brīvprātīgo darbu jauniešu vidū. Vārds Annai Baranovai un Annijai Bauģei. Aplausi. Labdien, mani sauc Annija. Mani sauc Anna, un šodien mēs jūs iepazīstināsim ar Valmieras Viestura vidusskolas, Eiropas parlamenta vēstnieku skolas komandas izstrādāto projektu par brīvprātīgo darbu. Mūsdienās jauniešu iespējas atrast darbu ir kļuvusi ekskluzīva. Ja tev nav kāda paziņa, radinieks, labs draugs vai vienkārši tīra veiksme, kur ir gatava tev ievirzīt kādā amatā, atrast darbu ir teju neiespējami, jo jauniešiem būtiski trūkst darba pieredze. Prāta vētras laikā nospriedām, ka brīvprātīgais darbs ir visvieglākais veids, kā gūt darba pieredzi bez algota darba. Tieši šī atklāsme atklāja mums nesaprotamu jautājumu. Ja pastāv iespēja strādāt brīvprātīgo darbu, kāpēc ailīt ar nosaukumu darba pieredze jaunieši turpina atstāt tukšu? Mūsu projektā sapratām, ka lai gan brīvprātīgā darba iespējas ir daudz, tās ir iztaisīts dažādās vietnēs, tādēļ grūtāk atrodams. Mūsu projekta mērķis
ir panākt oficiālu brīvprātīga darba reģistra izveidi, lai jauniešiem šīs iespējas kļūtu pieejamākas un lai ieguldītais darbs kļūtu oficiāli atzīts ar vienotu certifikātu. Atlika noskaidrot, vai šī problēma ir aktuāla tikai mums vai arī citiem jauniešiem. Tūdaļ būs, draugi, tūdaļ būs. Tātad šeit ir redzama vēstule, kur tika pievienota anketai, kur nosūtījām skolēniem 8. līdz 12. klašu vecuma posmā 4 Valmieras novada skolās. Anketas rezultātu apkopošanas brīdī bija aizpildījuši 100 jaunieši. Pēc anketas datu apkopošanas varam secināt, ka 86 respondenti atbildēja, ka mūsu izvirzītā problēma ir aktuāla. Un ja dažādi atturošie faktori, piemēram, neziņa, kur atrast informāciju par brīvprātīgo darbu, tiktu atrisināti, tad 75 jaunieši vēlētos iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Taču ar sabiedrības atbalstu vien nepietiek. Tādēļ, lai noskaidrotu idejas aktualitāti un dzīvotspēju politiskajā telpā, tika nolemts uzaicināt uz tikšanos novadnieku un 14. Saeimas deputātu Jāni Grasbergu. Grasbergs dalījās savā brīvprātīgā darba pieredzē, akcentējot, ka pieredze ļoti palīdzējusi karjeras attīstībā, atzinīgi novērtēja mūsu ideju un izteica gatavību sadarboties ar mums arī turpmāk. Izvērtējot, ka mūsu iniciatīva ir guvusi teorētisku atbalstu gan no vienaudžu, gan no politiķu puses, nākamais solis bija noskaidrot, kur tieši priekšlikums par brīvprātīgā darba reģistru iedarētos jau esošajā likumdošanā. Veicot atbilstošās Latvijas likumdošanas izpēti, noskaidrojām, ka līdzīga ideja par brīvprātīgā darba reģistru jau tikusi izstrādāta brīvprātīgā darba likuma 10. punkta grozījumos, kas stājušies spēkā ar šī gada 1. jūniju. Pēc jauniegūtās informācijas uzzināšanas nolēmām turpmāk projektā popularizēt jaunizveidoto reģistru, sākot ar vietējo uzņēmumu un pašvaldību uzrunāšanu, kā arī iespaidojoties no Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgo tīkla, piemēra, virzīt ideju par vienotas brīvprātīgā darba informācijas sistēmas izveidi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mums šķiet, ja projekts realizētos, vienota reģistra un certifikātu ieviešana atvieglotu darba pieredzes iegūšanu jauniešiem visā Eiropas Savienībā. Un ne tikai tas, bet arī daudz vairāk jaunieši iegūs jaunu pieredzi un prasmes, kas paplašinās viņu iespējas iekļauties darba tirgū. Paldies jums! Paldies Annai un Annijai! Aplausi! Kuri no jums ir iesaistījušies brīvprātīgajā darbā? Paceļam karodziņus. Šoreiz karodziņus, jā, karodziņus, super. Apmēram 70%. Kā noturēt jauniešus laukos? Smiltenes vidusskolas jaunieši ir paveikuši lielu darbu, izpētot dažādus Eiropas Savienības politiskos aspektus un Smiltenes novada Gaujienas pagasta pieredzi. Vārds Valērijai Čuhnovai un Karolīnai Kazakai. Aplausi! Labdien! Mēs esam Valērija un Karolīna, un mēs šodien pārstāvēsim Smiltenes vidusskolas jauniešu veidoto darbu par Eiropas parlamenta vēstnieku skolas radošo uzdevumu. Tātad mēs izpētījām Eiropas Savienības 7 prioritātes, un mūsu problēmai atbilda sociālais taisnīguma veicināšana, solidaritātes palielināšana sadarbībā un vienlīdzīga iespēja nodrošināšana visiem. Un, lai aktualizētu mūsu novadā ļoti izteiktu problēmu, mūsu politiskā ideja ir piesaistīt jauniešus pievilcīgākai dzīvei laukos, lai mazinātu reģionu iztukšošanos. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šī ir problēma. No 2020. gada un 2024. gada lauku teritorija ir iztukšojušies par 46,000 iedzīvotāju. Bet visi runā un ir aktuāli ārējā migrācija, taču neviens nerunā par iekšējo. Kā labs piemērs ir tā pati Smiltene un Rīga. Rīgā
pamazinājās tikai pa 11% iedzīvotāju iekšējā migrācijā, bet Smiltenē pa 37%. Un mūsu veiktajā aptaujā Smiltenes vidusskolas 10. un 11. klašu skolēni atzina, ka vislielākais risks lauku iztukšošanās rezultātā ir, ka tiek zaudētas tradicionālās kultūras vērtības, kā arī samazinās bioloģiskās pārtikas daudzveidība un kopumā dzīvesveids kļūst neveselīgāks, kā arī samazinās ģimenēm piederošo lauku saimniecības skaits. Paldies par uzmanību. Paldies Valērijai un Karolīnai. Kurš ir bijis Smiltenē? Paceļ karodziņu, paceļam jā. Droša Latvijas un Eiropas Savienības pierobeža. Vieta, kur iedzīvotāji grib un var dzīvot. Kā to īstenot? Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas skolēniem ir ideja. Vārds Ērikai Solojovai un Artūram Mironovam. Skaļāk, lūdzu, es nedzirdu. Paldies. Sveiciens no Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vēstnieku komandas. Mēs, Ērika un Artūrs, iepazīstināsim jūs ar mūsu izstrādāto radošo uzdevumu jauniešu idejas Eiropas politikās. Eiropadome ir noteikusi 2024. līdz 2029. gada prioritātes, no kurām viena ir spēcīga un droša Eiropa. Mēs dzīvojam Eiropas Savienības pierobežā, 30 km attālumā no Krievijas robežas. Tāpēc mūsu aktualitāte ir drošības stiprināšana un jauniešiem pievilcīgas dzīves vides nodrošināšana. Un kā mēs pie šīs idejas nonācām? Šī mācību gada laikā tika organizētas tikšanās ar pašvaldības, Saeimas un Eiropas parlamenta deputātiem, uzklausot viņu redzējumu par valsts attīstību un drošības jautājumiem. Ar savu pieredzi un jauniegūtajām zināšanām vēstnieki iepazīstināja skolas biedrus, vadot nodarbības klases stundās, piedalījās atklātajā stundā, kurā aktualizēja Latvijas un savas intereses Eiropas Savienībā, kā arī piedalījās signālvēlēšanu aktivitātēs. Lai apzinātu ģimnāzijas vienaudžu viedokli par dzīvi pierobežā, tika veikta aptauja, kurā kā galveno izaicinājumu jaunieši min drošības sajūtas trūkumu. Iegūtie dati arī liecina, ka 54% respondentu turpmāk neplāno dzīvot pierobežā. Lai iegūtu vietējās kopienas viedokli, vēstnieki apzināja arī dažāda vecuma un profesiju pārstāvju domas par dzīvi pierobežā. Kā galvenais šajās tikšanās tika uzsvērts, ka nepieciešams nodrošināt un saglabāt pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un feldšerpunktus, neskatoties uz zemo iedzīvotāju skaitu. Tas piesaistītu iedzīvotājus pierobežai un stiprinātu valsts drošību. Un tagad mūsu ideja nodrošina stiprināšanai pierobežā. Mūsu nosaukums politikai – droša Latvijas un Eiropas Savienības pierobeža. Vieta, kur iedzīvotāji grib un var dzīvot. Kā galvenos rīcības virzienus redzam finansiālo atbalstu pierobežai, civilās aizsardzības pamatu apmācību un sadarbību jauniešiem ar bruņotajiem spēkiem. Kā pirmais mūsu idejas pamatojums politikas izstrādē ir drošības sajūtu stiprināšana, ar to saprotot, piemēram, jauno cilvēku piesaisti sakārtotu infrastruktūru pierobežā un x stundas mobilo aplikāciju. Lai veicinātu vēlmi dzīvot pierobežā, vajadzētu atbalstīt uzņēmējdarbības iespējas, finansiāli atbalstīt un jauniešus un ģimenes. Domājot par vidi un dzīves kvalitāti, izcelt dabas vērtības, aktualizēt zaļo dzīvesveidu un saglabāt pirmsskolas mācību iestādes un feldšerpunktus. Mūsu idejas realizēšanā mēs sagaidām drošāku, sakoptāku pierobežu, ekonomiski aktīvu un izglītotu pret propagandu iedzīvotāju skaita pieaugumu, un tas būs iegums visai Eiropas Savienībai. Mums, kā Eiropas Savienības pilsoņiem, dzīvot Krievijas pierobežā nozīmē būt stiprai, zinošai un saliedētai sabiedrībai. Paldies par uzmanību! Paldies Ērikai un paldies Artūram! Nākamais jautājums saistīts ar nākamo prezentāciju. Kā jums šķiet, vai esam gatavi x stundai? Paceļam karodziņus, ja atbild ir jā. Redzu vienu karodziņu plīvojot pozitīvi. Nu jau 5 karodziņu malči.
Tātad, vai esam gatavi X stundai, meklējot atbildi, Rīgas centra humanitārā vidusskolas komanda izveidojusi filmu, izglītojošu spēli, veiktas aptaujas, izstrādāts plakāts un salīdzināts Eiropas valstu 72 stundu somas. Kādu vajag Latvijai? Vārds Beatai Vītoliņai un Telmai Luīzai Brinkmanai. Aplausus studijā! Labdien, mani sauc Beāte, šī ir Telma, un šodien mēs jums pastāstīsim par Rīgas centra humanitārās vidusskolas gada projektu Europrep 72, jeb standartizēts 72 stundu somas paraugu visā Eiropas Savienībā. Mūsu projekts balstās uz Eiropas komisijas noteiktajām drošības prioritātēm, sabiedrības noturības stiprināšanu dažādu apdraudējumu gadījumā un iedzīvotāju spēju nodrošināt sev nepieciešamo vismaz 72 stundas bez ārējās palīdzības. Projekta ideja radās neilgi pēc plūdiem Spānijā, pieaugot dabas katastrofu un militāro apdraudējumu riskam. 72 stundu soma ir atbildīgs solis, lai cilvēks spētu evakuēties un izdzīvot pirmajās krīzes stundās. Tad ko mēs paveicām? Mēs sākām ar situācijas analīzi, meklējām, kurām no Eiropas Savienības dalību valstīm jau ir pieejama oficiāla informācija par to, kā cilvēkiem rīkoties, un secinājām, ka vairāk par pusi tādas informācijas nav, kas parādīja nepieciešamību pēc kopīga, vismaz minimālu standartu. Šo apstiprināja arī komandas izveidotā aptauja. Kopumā ieguvām 120 respondentus no 8 dažādām valstīm, un uzzinājām, ka vairāk secinot, ka lielākā daļa uzskata 72 stundu somu par nepieciešamu, taču ārpus Latvijas robežām cilvēki nezina par tās saturu. Visbeidzot, mēs intervējām dažādas jomu pārstāvjus, pārsvarā politiķus un drošības jomas ekspertus, un guvām vēlreiz apstiprinājumu, ka sabiedrības gatavība krīzēm joprojām ir nepietiekama un ir nepieciešama lielāka izpratne un praktiska rīcība. Tad mūsu komanda ir arī izstrādājusi materiālus projektam. Tad sākām ar plakātiem, lai skaidri un vizuāli uzrunātu sabiedrību par to, kas tieši jāieliek ārkārtas somā. Tie paredzēti tam, lai jebkurš, gan bērns, gan seniors saprast, kas nepieciešams, lai izdzīvot 72 stundas pēc nopietnas krīzes vai ārkārtas situācijas. Šo informāciju vēl padziļinātāk var aplūkot ar QR kodu. Paldies, Beāte! Tālāk sekoja video sižets, ko mēs veidojām, lai parādītu, kādēļ šī tēma ir aktuāla. Tajā mēs iekļāvām gan intervijas ar profesionāļiem, gan sabiedrības viedokli, gan arī praktisku piemēru, kas tad īsti ir somas sastāvā. Lai padarītu tēmu vēl saistošāku, izstrādājām spēli, kurā dalībnieki izlozē sociālo lomu, veido savu 72 stundu somu un beigās paskaidro savas izvēles. Tas mudina domāt ne tikai praktiski, bet arī empātiski. Kā sagatavoties, ja esi, piemēram, mamma ar maziem bērniem vai seniors? Atsaucoties uz Eiropas komisijas prioritātēm, mūsu mērķis bija padarīt šo sākotnējo posmu drošāku katram. Paldies par uzmanību, un, ja jūs interesē mūsu izveidotie materiāli, ar prieku dalīsimies ar tiem. Paldies! Paldies Beātei un paldies Telmai! Eiropas parlamenta vēstnieki no Grobiņas izpētot situāciju novadās secināja, ka vajadzīgs satiksmes drošības uzlabošanas risinājums. Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola, vārds Adrianam Pričinam un Paulai Elizabetei Bardulei. Aplausi skaļāk, aplausi, lūdzu. Tā. Un padom, dzird. Sveiciens no Grobiņas. Man sauc Adrians. Un man sauc Paula. Un šodien mēs vēlamies pievērst uzmanību vienai konkrētai problēmai mūsu pilsētā. Tā saucamais Ventspils krustojums, kurš atrodas uz A9 šosejas Grobiņā. Runājot par pašu krustojumu, tad Grobiņnieki zinās, ka tas ir ļoti noslogots. Tas savieno Liepājas šoseju ar Grobiņas centru un ir būtisks ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī satiksmē uz Rīgu, Liepāju un Ventspilu. Realitātē šis krustojums ir nopietns satiksmes drošības risks. Tajā nav luksofora, nav apļa un iekļauties intensīvajā plūsmā, izbraucot no Grobiņas puses, bieži vien ir gandrīz neiespējami. Mēs paši veicām uzskaiti 5 dienas, no 24. līdz 28. martam. 1 stundas ietveros skaitījām transporta līdzekļus, kas šķērso šo krustojumu. Rezultāts – vidēji 1300 transporta līdzekļu stundā. Vairāk nekā 2/3 no tiem tieši virzienā Rīga, Liepāja, Liepāja, Rīga, kas nozīmē, ka tie, kuri grib pievienoties plūsmai no Grobiņas, neredz stāv rindā, un tās ir pat 10 minūtes. Un šī nav tikai neērtība.
Tā ir reāla drošības problēma, jo daudz vadītāji zaudējot pacietību mēģina iebraukt riskantās situācijās, kas var beigties ar negadījumu. Runājot par laiku, tad, kad Liepājā norisināsies, piemēram, Summersound, tad šis posms Grobiņas iedzīvotājiem būs neizbraucams. Sabiedriskajam transportam tas būs neiespējami. Bet kā tad šī ir politiskā ideja? Tā ir tāda, ka pašvaldība, tātad Dienvidkuzemes novada pašvaldība, mēģina ar Latvijas valsts ceļiem runāt par šo tēmu jau gadiem. Taču joprojām netiek sadzirdēti. 2020. gadā tika pārbūvēts gājēju tunelis, kurš izmaksāja 430 000 eiro, kurā vēlāk vienalga radās problēmas ar nokrišņu ūdeņu novadīšanu. Bet, kā secinājām, tunelis stundas laikā izmanto labi, ja 6 cilvēki. Tajā pašā laikā no valsts ceļiem saņēmām atbildi, kad apaļveida krustojums, kurš būtu piemērots gan transporta līdzekļiem, gan gājējiem, izmaksātu ap 900 000 eiro. Mēs sarunājāmies ar Dienvidkuzemes novada domu, kā arī rakstījām Latvijas valsts ceļiem, jautājot, kāpēc nevar izbūvēt apaļveida krustojumu. Tāds risinājums būtu daudz drošāks un efektīvāks. Atbilde no Latvijas valsts ceļiem. Šis posms nav klasificēts kā bīstams, un tā pārbūve nav prioritāte. Mūsuprāt, tas liecina par nepietiekamu izpratni par reālo situāciju uz vietas. Taču Dienvidkuzemes novada pašvaldībā mums pastāstīja par tuneļu pārbūvu, kad Latvijas valsts ceļi esot vienkārši pateikuši, ka tāds būs un nekādas lemšanas tiesības par to. Mēs arī publicējām šo informāciju sociālajos tīklos, un sabiedrības reakcija bija ļoti aktīva. Cilvēki dalījās pieredzē, atbalstīja ideju par apaļu izbūvu un uzsvēra, ka problēma ir reāla. Un svarīgi uzsvērt, ka valsts autoceļu attīstības stratēģija līdz 2040. gadam neparedz nekādus ceļu uzlabojumus Dienvidkuzemes novadā. Līdz ar to šis posms arī nebūs viens no prioritātēm. Dienvidkuzemes novada pašvaldības domas sēdē 29. maijā tika apstiprināts priekšlikums, kurā aprakstīts, ka Dienvidkuzemes novadā nepieciešama vērienīga valsts ceļu uzlabošanas darba, tā skaitā Ventspils krustojumā. Interesants fakts ir tas, ka posms Liepāja Grobiņa ir otrs noslogotākais posms uzreiz aiz ceļa posma Rīga Jūrmala. Kā vienu no risinājumiem tam, lai šis jautājums nonāktu tādā kārtīgā dienas kārtībā, domājams būtu parakstu vākšana sadarbībā ar Dienvidkuzemes novada pašvaldību un parakstu vākšanas vietne manabalss.lv. Paldies par uzmanību. Paldies Adrinam un paldies Paulai. Vai kādam ir nācies izmantot šo te krustojumu? Paceļam jā, nē, rociņas. Lai Latvijas vietējā ražošana attīstītos, ir vajadzīgs. Kas tad mums ir vajadzīgs? Atbildēs Rīgas 88. vidusskolas Eiropas parlamenta vēstnieku komanda Renāts Derjugins un Marija Trunova. Aplausi. Marijas nav. Labdien, mani sauc Renāts, es esmu no Rīgas 88. vidusskolas un es pārstāvu savas skolas Eiropas parlamenta vēstnieku skolas komandu. Šodien es runāšu par to, ka sarunās ar vietējiem ražotājiem, deputātiem un zemniekiem esam konstatējuši, ka jaunajiem uzņēmējiem joprojām trūkst pietiekama atbalsta no valsts. Šobrīd Latvijā ražotie produkti bieži vien ir dārgāki nekā Polijas vai Lietuvas analogi un citu vietu. ES fondu finansējums jaunajiem uzņēmējiem nav pietiekams, lai nodrošinātu to ilgspējīgu attīstību bez turpmākā atbalsta. Daudz jaunie uzņēmēji saskaras ar lielu birokrātiju un augstiem nodokļiem jau no pašām pirmām dienām, kad grib uzsākt savu uzņēmumu attīstību, kad vēlas attīstīt savu biznesa idejas Latvijā, un daudz interesanti projekti paliek tikai ideju līmenī. Mēs, jaunā paudze, nevēlamies to atstāt bez ievērības, jo paši nākotnē iespējams kļūsim par ražotājiem. Tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas Savienības institūcijas pievērst lielāku uzmanību un nodrošinātu atbilstošu finansējumu projektu ilgspējīgai attīstībai. Jauno ražotāju ideju realizēšanai un ilgspējīgai attīstībai mēs redzam to, ka jāmazina nodokļu sloks pirmajos uzņēmumu darbības gados. Jāizmanto Eiropas Savienības fondu līdzekļi mērķtiecīgi, tieši ražotāju vajadzībām, kuras tiek atspēkotas. Un paldies, ka ieklausījāties mūsu prezentācijā. Mēs centīsimies palīdzēt izpētīt šo problēmu, lai Latvijas attiecīgajām institūcijām būtu fakti un argumenti, uz kā balstīties, lai Latvijā atbalstītu ražotājus, uzņēmējus un būtu pieejama mūsu sabiedrībai Latvijā ražotā prece. Paldies! Paldies Renātam! Atkritumu šķirošana ir daudzu pašvaldību grūtība. Bauskas valsts ģimnāzijas skolēniem ir priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Vārds Kristīnai Ellai un Karīnai Kondorei. Aplausi!
Labdien! Es esmu Karina. Maza mikrofona pārbūvīta. Un es esmu Kristīna. Problēmas nāk un iet, bet atkritumi paliek. Vidēji katrs eiropietis gadā saražo 5 tonnas atkritumu. Tomēr tikai 40% no tiem tiek sašķiroti. Ņemot vērā šos faktus, Bauskas valsts ģimnāzijas politikas pulciņš izlēma šo tēmu pētīt padziļināti. Un tāpa projekts, kā nonākt līdz jēgpilnai atkritumu šķirošanai. Jā, mēs esam atbildīgi un sākam ar savu rīcību. Mēs vēlējāmies noskaidrot, cik labi Latvijas iedzīvotāji pārzina atkritumu šķirošanas noteikumus. Tāpēc izveidojam aptauju, kas palīdzēja saprast, cik izglītoti Latvijas pilsoņi ir šajā jautājumā. Tā kā visu pasaulī aptaujāt mēs nevarējām, tad informāciju par to, kā šķiro citu vietu pasaulē, mēs ieguvām internetā, kā arī izcili sadarbojāmies ar īrijas vēstniecību Latvijā. Apkopojot visu iegūto informāciju, izdarot secinājumus, mēs meklējām risinājumus. Kā tad motivēt cilvēku šķirot ne tikai tāpēc, ka vajag, bet jēgpilni? Aptaujas ietvaros tika aptaujāti 661 respondents. Respondentu sadalījums pēc dzimuma, vecuma un novada, kuru viņš pārstāv, bija gandrīz vienāds. Lielu paldies vēlamies teikt arī biedrībai Latvijas mazpulki par atsaucību. Būtiskākais aptaujas mērķis bija noskaidrot, vai Latvijas pilsoņi vispār šķiro. Rezultāti diezgan nepatīkami, jo tikai mazākā puse, jeb 46,7% atkritumus ikdienā šķiro, bet vairākā puse šķiro tikai dažreiz vai nešķiro vispār, jo tas šķiet bezjēdzīgi. Un arī, ja runa iet par medikamentiem, tad 41,8% aptaujāto izmet medikamentus sadzīves atkritumu konteineros. Tas noteikti nav pozitīvi. Svarīgs jautājums bija arī, kur jūs izmetat bīstamos atkritumus. Ļoti pozitīvi ir tas, ka 68% no respondentiem tos izmet elektronu preču un sadzīves bīstamo atkritumu nodošanas punktos, kas nozīmē, ka Latvijā šo atkritumu aktualitāte ir ļoti izplatīta. Tomēr 24% no respondentiem tos izmet sadzīves atkritumos, kas norāda, ka šī problēma vēl joprojām eksistē. Jautājumam, ko tu mestu bioloģiski noārdāmo atkritumu konteinerā, bija šokējoši rezultāti, jo veseli 49 respondenti atzīmēja, ka tajā izmestu šampūna pudeli. Šampūna pudeli šajā konteinerā, tas tiešām ir iespaidīgi, ne? Lai uzlabotu situāciju, mēs piedāvājam dažādas risinājumus. Pirmkārt, mēs piedāvājam produktu marķējumus atbilstošās krāsās, lai katrs zinātu, kur jāizmet šīs produktus. Vai arī mobilo aplikāciju, kur noskanējot konkrētu produktu, tiek uzrādīts, kurā konteinerā tas ir jāizmet. Bet galvenokārt mūsu ideja iekļauj arī to, ka būtu jāmaina mazliet izglītības sistēma. Arī izglītības sistēmā jāiekļauj jautājumi par atkritumu šķirošanu, lai bērniem un jauniešiem tas tiek iemācīts skolā, ja ne mājās. Tātad projektam bija gan stiprās, gan kritiskās puses. Tātad stiprākā puse bija tas, ka jau šobrīd Latvijā vairākās skolās var saskatīt vairākas vietas, kuros šķirot atkritumus. Arī Bauskas valsts ģimnāzijā ir depozīta punkts. Tomēr viskritiskākā puse bija tāda, ka visām minētajām aktivitātēm ir nepieciešami lieli naudas līdzekļi. Tātad projekta ietvaros mēs iemācījāmies ne tikai to, kā var izveidot plakātu un kā tos var aktuāli un piesaistoši veidot, bet iemācījāmies arī to, ka šķirošanai nepavisam nav jābūt garlaicīgai. Tā arī var būt ļoti jautra aktivitāte un var izveidot pilnīgi jaunus apģērbus. Nonācām pie secinājuma, ka, lai motivētu cilvēku šķirot, šķirošanai jābūt ātrai un ērtai. Tieši tāpēc mēs piedāvājam kompakto atkritumu tvertņu skices, lai jebkurš var šķirot savās mājās ērti un viegli, un tas nav jādara tikai ārtelpās izvietotajos konteineros. Paldies jums par uzmanību. Mēs vēlamies pateikt, ka
jebkura vēlme kaut ko mainīt ir jau daudz, un šis ir mūsu mazais solis, lai dzēstu pēdas, ko ir atstājusi atkritumu nešķirošana. Mēs varam darīt Eiropu kopā, bet mēs jums lūdzam, darīsim šķirošanu kopā. Ko mēs darīsim? Darīsim šķirošanu kopā! Un vēlreiz visi kopā! Darīsim šķirošanu kopā! Darīsim šķirošanu kopā! Paldies! Paldies Kristīnai un Karīnai! Ar šo tad mēs arī noslēdzam ideju prezentēšanu. Vēlreiz lieli aplausi jums pašiem par drosmi, par saturu, par deksmi. Nu, šķidri aplausi. Bišķīgi skaļāk. Super, super. Kopumā vispār ir saņemtas vairāk kā 40 lieliskas skolu politiskās idejas, par kurām mēs ziņosim Eiropas parlamenta biroja Latvijā sociālo mediju kanālos. Un tagad vārds mūsu politiķiem. Kā jūs vērtējat dzirdēto un varbūt kādas tādas ziņas ņemsiet līdzi? Aicināšu jūs atkal uz skatuves. Šoreiz katram 5 minūtes. Mēs alfabēta kārtībā. Pirmkārt, liels paldies! Tas bija super. Un tā pārliecība, kas radās, bija tā, ka mēs esam uz vienas un tās pašas lapas. Daudzas no tām lietām, kuras jūs pieminējāt, ir tās, kuras mēs aizstāvam un ar kurām mēs ejam uz priekšu Eiropas parlamentā. Bet, lai nebūtu tikai pie smukiem vārdiem, dažas saturiskas lietas, kuras es noteikti gribu uzrunāt attiecībā uz to, ko jūs runājat. Piedošana, ja es nepieminu pilnīgi visus. Pirmkārt, mākslīgais intelekts izglītībā. Tas ir, protams, risks, bet tā ir baigā iespēja. Tādā nozīmē Latvijā mēs ciešam no milzīgas nevienlīdzības izglītības rezultātos. Vai ne? Tajā nozīmē, ka ir skolas ar izciliem un ir skolas ar vājiem. Mākslīgais intelekts ir patiesībā privāts skolotājs, kurus mēs tagad ļoti bieži apmaksājam. Mākslīgais intelekts spēja dabūt tās prasmes augšā arī tajās skolās, kur viņas nav bijušas tik augstas līdz šim. Otra lieta - brīvprātīgais darbs. Es ietu tālāk. Ne tikai brīvprātīgais darbs, bet arī prakses. Tā ir viena no lietām, kas patiešām ir saistīta ar jauniešu bezdarbu, ka viņiem vienkārši nav tās ieejas pozīcijas darba tirgū. Un tā ir viena no lietām, par ko ir jādomā, tā skaitā par praksēm, apmaksātām praksēm. Pievilcīga dzīve laukos, smilteni. Man likās diezgan savdabīgi, ka tas nāk tieši no smiltenes, tāpēc, ka smilteni, man liekas, ir viena no, kā saka, tautas valodā sakot, krūtākajām vietām lauku novados. Un ka tur ir, kā saka, tas, jā, protams, ir jābūt īpašai naudai, lai cilvēki ne tikai strādāt laukos milzīgās fermās un milzīgās lauksaimniecībās, bet lai tur arī dzīvot cilvēki, kas dara citas lietas. Bet tā skaitā digitālajā pasaulē. Droši patīkam pierobežu, protams, īpašs nodokļu režīms Alūksnē, piemēram, dargie draugi. Kur ir Alūksne? Kur jūs esat? Alūksnē, cits starpā viena no ļoti svarīgām lietām, pie kur nākamajā Alūksnes tomēr būs jāstrādā, protams, ir stāsts par dzīvokļu pieejamību Alūksnē, lai tie jaunie speciālisti tur ir. Alūksne ir super vieta, un es jūs apskaužu, ka jūs tur dzīvojat. Tā par 72, man interesētu pastīties to salīdzinājumu, ko jūs sakat par tām 72 stundu somām starp Eiropas valstīm, tas nav interesanti, vai ne? Jo es pieņemu, ka tur nav gluži tas pats, kas Itālijā vai Portugālē, Latvijā, vai ne? Tur ir kaut kāds cits stāsts, kur es tiešām reāli ļoti gribētu paskatīties, kas tur notiek. Tas ir interesanti par to krustojumu. Klau, bet tā ir reāla tēma. Tur mana balss ir īstā vieta, kur iet. Un man patiešām ir liels pārsteigums, ka cilvēki, iedomājieties, 10 minūtes stāv šitādā krustojumā tikai tāpēc, ka nevar to šķērsot. Tur taču tā ir nauda. Tie ir cilvēki, kas brauc uz darbu. Tie ir bērni, kas netiek uz skolu. Tur ir kaut kas jādara. Jā, nu kur tad mēs liekam tos apļus, ja ne šādās vietās? Vai ne? 88. vidusskola atbalsta vietējiem ražotājiem, jā, nodokļi zemē pirmajos gados, protams, nu un jēgpilna atkritumu šķirošana. Protams, tur mums ir jādomā arī pašiem par to, cik mēs esam gatavi šķirot kaut ko un nodot kaut ko otrreizējai pārstrādē. Mēs ar kolēģi Mārtiņu pārspriedām iespēju, varbūt mums vajag vairāk kārt izmantojams šampūnu pudeles. Vai mēs uz to būtu tā kā gatavi iet, bet aprits ekonomika, protams, ir tā, uz kuru mēs iesim, tā skaitā, piemēram, kas arī tika pieminēts attiecībā uz apģērbu, jo skaidrs, ka tekstils ir viena no lietām, kurai ir jākļūst tomēr vairāk izmantojamai, ne tādā veidā, kā mēs to darām tagad, ka mēs nopērkam pilnu skāpu un pēc tam metam to visu ārā pakāpeniski, vai ne? Īsti sakot, lai neaizņemtu man neatvēlēto laiku, vēlreiz paldies, dargie jaunieši, atpūtieties! Pavasaru. Mums ir priekšā līgo, 2 mēnešu vasaras. Pēc tam, kad jūs nāksiet kopā atkal nākamajā gadā
skolās, tā skaitā Eiropas parlamenta vēstnieku skolās, gaidu uzaicinājumus. Par visām šīm lietām runāsimies un mēģināsim nonākt līdz kaut kādiem kopumā Latvijai un Eiropai vajadzīgiem un svarīgiem risinājumiem. Ja? Paldies! Paldies, Ivaram Īmam, aplausi. Un tagad aicināšu uz skatuves Mārtiņu Staķi. Es esmu daudz dzīvāks deputāts nekā pirmais deputāts. Jā, lieliski. Paldies par visām prezentācijām. Vispār paldies, ka jūs uzaicinājāt man uz savu izlaidumu. Daudz no jums es pazīstu sejā, un tiešām ir tāda nedaudz izlaiduma sajūta. Es cerēju, ka būs arī vecāki ar ziediem un cits izklaides, bet tās droši vien tad mēs nākamreiz. Un varbūt aplaudēsim arī Bārbarai Dzelzmai. Viņa ļoti lieliski vada šodienas diskusiju. Paldies tev. Tagad pa idejām. Ja? Daugavpils tehnoloģiju vidusskola licejas par NVO padomu. Mēs savukārt ar Žanetu runājam interesanti, ka šādi jauniešu padomus vēl nav izglītības ministrijā. Tas, ko es noteikti jums ieteiktu, tad, kad jūs šo ideju bīdīsiet tālāk starp ministrijas gaitiņiem, tur diezgan svarīgi ir vienoties, kāds būs arī pilnvaru šai padomē. Piemēram, Rīgā mēs izveidojām vairākas konsultīvās padomas. Tur bija gan investoru konsultīvā padoma, gan arī NVO konsultīvā padoma. Piemēram, NVO konsultīvai padomē bija, mēs nedrīkstējām iesniegt budžetu domas sēdē, kamēr tas nebija noprezentēts NVO padomē, kamēr NVO padoma tam nebija devusi tādu savu svētību. Arī šeit varētu būt līdzīga ideja, ka kamēr, tiek ievies jauna izglītības programma vai kārtējā reforma, tad kamēr jauniešu konsultīvā padoma nav pateikusi, jā, mēs tam piekrītam, šo ideju nedrīkst, virzīt tālāk. Tā kā šo varbūt varētu kā papildinājumu. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija par mākslīgās intelekta izglītības modeli. Man liekas, kamēr Eiropa šo modeli ieviesīs, viņš jau būs novecojis. Tāpēc es nezinu, kā to darīt, bet tas, ka tādu vajag, es droši zinu. Es pats biju tikko nesen kursos, un kursu sākumā mums iedeva uzdevumu. Tev stundas laikā ir jāuztaisa 20 video par šādu tēmu, un tam jābūt tādā un tādā valodā, ar tekstu un tā tālāk. Man likās, ka tas ir neiespējami. Kā var stundas laikā uztaisīt 20 video? Mēs pamēģinājām, nesanāca. Un tad mums bija 2 stundu apmācība, un pēc tam visi šo vingrinājumu paveica apmēram pusstundā tie, kas bija. Kas parāda to, ka mākslīgais intelekts, viņam tās iespējas ir tik lielas, ka, ja nav kāds, kurš arī to visu parāda un pamāca, tad mēs vienkārši varam nedaudz ieplikt pārējo tā izmantošanai. Mans lieliska ideja. Valmieras Viestura vidusskola, jums bija par brīvprātīgo darbu. Un labi, ka jūs pieminējāt šo European Solidarity Corps par brīvprātīgo. Tā ir vienlaiks no programmām, ko jaunieši vismazāk zina un kurai vismazāk ir pieteikšies piesakaties. Tā gan, man liekas, viena fantastiska programma, kurā var dabūt lielisku pieredzi. Bet par brīvprātīgo darbu, kas tur ir svarīgi. Man liekas, ka ir svarīgi arī, ka lieliem uzņēmumiem, tāpat kā vai iestādēm, viņam ir jānosaka pa pienākumu nodrošināt brīvprātīgo darbu. Jo es pats esmu uzņēmējs, es atceros, cik, parasti mums ar to brīvprātīgo darbu grūti gāja, bet, piemēram, ja tu esi izmantojis brīvprātīgo darbu un tu esi tātad no šī reģistrā paņēmis brīvprātīgos darbu veicējus savā uzņēmumā, tu, var dabūt labākus nosacījumus kaut kādam nodokļu atlaides, piemēram, uzņēmums var saņemt. Vai nekā būtu šāda ideja? Tas arī varētu strādāt. Par Smiltenes vidusskolu. Ziniet ko, tad, kad jūs to stāstījāt, es sev uzdevu jautājumu, kur es bieži esmu uzdevis. Es esmu viens no tiem, kurš aizbēga uz Rīgu. Ko būtu jāizdara, lai es būtu neaizbēdz uz Rīgu? Un man nav atbildes. Man liekas, ka pat, ja manā pagastā uzbūvētu NASA centru, es vienalga laikam būtu tomēr aizbēdz Rīgu. Papētiet, lūdzu, vēl šo tēmu. Es gribu atrast arī pats uz šo jautājumu atbildi, jo, ir kā ir, bet tā labā ziņa, ko es jums varu teikt savā vecumā, ka tad vienā brīdī uznāk vēlme atgriezties. To es pēc sevis arī varu pateikt. Ernsts Kalika Alūgas valsts ģimnāzija par pierobežu programmu. Labā ziņa, ka tāda būs. Un komisārs Rafaela Fito man to jau ir apsolījis. Tā bija viena no manām politiskām prioritātēm Reģija komitejā, un viņam tas ir ierakstīts arī viņa tajā uzdevumā, ko viņš saņēmis no Urzulas Fonderlejenas, tā ka turpinām gaidīt, būs. Rīgas centra valsts komunitārā ģimnāzija. Pieskārāties man. 72 stundu soma, mana mīļākā tēma. Par zināšanām Latvijā es pavisam nesen uztaisīju 3 video par šo tēmu. Pirmo video nostājās gandrīz 300 000 cilvēku, kas nozīmē, ka šī ir
ļoti svarīga tēma patiesībā, un par to ir milzīga interese. Un tas, ka tik daudz šo video nostījās, liecina, ka patiesībā tiešām to nezina. Mums tikko Eiropas parlamentā nopublicēja ziņojumu par šo noturību krīzes laikā, un man bija tikai viens jautājums ziņotājiem. Kur ir NVO loma jūsu ziņojumā? Jo tādas tur nebija. Mēs tiksimies nākamnedēļ ar šiem diviem referentiem, jo es uzskatu, ka vislabāk 72 stundu somu apmācību varētu tieši taisīt nevalstiskais sektors. Tāpēc, ka būsim godīgi, iedzīvotāji valsts sektoram bieži vien neuzstās. Es domāju, ka brīvprātīgiem viņi uzstātos vai NVO sektoram daudz plašāk. Un lēnām tuvojamies jau noslēgumā. Jā, zināt, mikrofons un politiķis tas nav vienkārši. Zēns Maurins Grobiņas vidusskola. Pie tā, ko jau teica mans kolēģis, ziniet, pamēģiniet varbūt arī protestu uztaisīt, ja mana balss nestrādā. Es biju cerējis, ka jūs piedāvāsiet stabiņus, bet tie tur nebija. Labi, Rīgas 88. vidusskola par vietējās ražošanas attīstību. Zināt, zaļais kurs ir tieši par to, tam dikti pretojās lielie zemnieki, jo viņi saprot, ka tas nebūs viņiem izdarīt, bet zaļais kurs bija tieši par to, lai mazie saņemtu lielāku finansējumu, lai bioloģiski audzētā pārtika saņemtu lielāku finansējumu, ko savukārt negrib lielie zemnieki. Tā kā šeit turpiniet man palīdzēt, un Bauskas valsts ģimnāzija par šķirošanu. Jā, lūk, es esmu Marsa uzdevusi jautājumu, kāpēc Briseles dzīvokļos ir šīs miskas 4 stāvos, kur tu katrā krāsniņā saliec, bet Latvijā es nevienā veiklā, labi, es nezinu, nevaru teikt, ka nevienā, bet Latvijā plaši pieejams tas nav. Izstrādāju šo, manuprāt, lielisku ideju startupam. Maliči, paldies. Super, paldies Mārtim Staķim, paldies mūsu Eiropas parlamenta deputātiem, un tagad vārds kolēģiem Jolantai un Žanetai. Jā, un tagad mums ir pats jau noslēgums, un viena no svarīgākajām lietām ir apsveikt jaunpienākušās skolas. Bet pirms tam liels paldies Eiropas parlamenta deputātiem par tik rūpīgi jūsu ideju izvērtējumu. Grandiozas ovācijas! Jā. Katru gadu Eiropas parlamenta vēstnieku skolu pulciņam pievienojas vismaz 15 skolas, un mēs vērtējam viņu aktivitāti. Un es varu teikt, ka mums atkal šogad ir veselas 7 jaunas klātpienākušas, un dažas no tām ir šeit. Tātad, vispirms es nosaukšu tās, kuras nav klāt, lai vismaz izskan viņu skaņais vārds. Liepājas Liedaga vidusskola. Skaļi aplausi. Rīgas Teikas vidusskola un Rīgas centra daļamatniecības pamatskola. Tā, bet saņemt plāksni, goda plāksni sauc uz skatavas Valmieras Viestura vidusskolu. Lūdzu, abi deputāti, nākat klāt. Šajā pusē. Tā. Jā. Tad ar skaļiem aplausiem Valmieras Viestura vidusskola. Jā. Tā. Nākamo uz skatuves. Tā, uz nākamo skatuves sauc uz Smiltenes vidusskolu. Jā. Nākat visa skola, ne jau tikai 2. Ja tur ir vēl, nākat visi. Tikai 2 no Smiltenes. Aha, labi. Lūdzu. Paldies. Nākamā Kaunatas vidusskola arī, diemžēl, šodien nevarēja atbraukt. Un Ventspils 4. vidusskola. Ventspils? Ventspilnieki vēl ir? Ventspilnieki pamājiet, jūs te esat? Ne, Ventspilnieki laikam ir aizgājuši. Labi, tātad, šitas ir Ventspilī. Labi, paldies jums liels, un es zinu, ka daudzi grib skriet jau uz vilcienu, un tāpēc es visus aicinu uz sanākt ciešāk uz trepītēm, uz kopbildi. Lūdzu, sastājamies kopā, un paldies liels par visu iesūtītu politiskām idejām, par jūsu darbu, un tiekamies jau nākamajā mācību gadā. Šoruden, paldies!